Rezultāts – iztrūkums vismaz nepilni 500 000 eiro un krimināla process pret grāmatvedu un sabojātas dzīves. Vērsās pie mums mūsu audita klients un lūdza kā grāmatvedības praktiķis pārbaudīt situāciju ar vienu savu saistīto uzņēmumu. Problēma bija tā, ka gan šajā audita klientam, kas ir mūsu klients, gan arī šajā saistītajā uzņēmumā grāmatvedi bija viena un tā pati persona. Viņam radās aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā tikai tāpēc, ka viņi vēlējās saņemt dividendus. Taču jautājot grāmatvedē, lūdzu pārskaiti man dividendus, viņiem nebija ko pārskaitīt. Situācija atklājās sekojoša, kad uzticoties grāmatvedēji, tā kā nebija ieviests kontrols un 4 princips uz naudas pārskaitījumiem piegādātājiem, grāmatvede bija vismaz 10 gadu garumā skaitījusi uz sevi piederošiem dažādiem kontiem, gan uz bankām, gan uz norēķinu sistēmām, par visu ko naudu prom uzrādot vienkārši saskaņā ar līgumu, un vadība to nebija kontrolējusi. Rezultāts – iztrūkums vismaz nepilni 500 000 eiro un krimināla process pret grāmatvedu un sabojātas dzīves.